Tas ir ļoti labi. Vispār sen jau. Jā. Ļoti labi. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to Stockholm School of Economics in Riga. My name is Anders Palsov. I'm the rector here, and as you hear, I'm afraid to say so, although I spent almost 10 years in Latvia, I'm still not confident enough to speak in Latvian language in front of public, but maybe for the second Latvian Inventors Day I will try. But you are very welcome here to the school and also to this event, which is the first Inventors Day. And I think it's extremely important, and in various ways now when the economy here is experiencing a downturn, to think about the future and the future of Latvia. And I would say many of you have the future of Latvia in your hands through your ideas and through your inventions. Because me being an economist and maybe not very creative, but I see the need for economic development in Latvia in terms of not only selling cheap alcohol to British tourists or Swedish tourists, but to develop the economy and use the tremendous human capital that I have seen in Latvia when working with Connect Latvia, which is also a co-organizer today, the ideas that are in this country and the potential in many of them. So I hope this is the first one, I hope it will be an annual event. I also hope it will be an event where we all, in the ways we can, contribute to the economic development of Latvia by bringing our human capital to work. So having said this, I wish you a productive Inventors Day, good meetings and good ideas coming out of it. And now I should give the floor to Aldis Eglais, representing the Inventors Association. So welcome, the floor is yours. Tā, godātie kungi un cienītās dāmas. Mans vārds ir Aldis Eglais, es esmu izgudrotāju biedrības valdes priekšsēdētājs, un man tas gods ir atklāt šo pirmo Latvijas izgudrotāju dienu. Man ir prieks redzēt, ka mūsu pirms gada sāktā iniciatīva ir radījusi atbalstu, un šodien man prieks redzēt interesantus pa izgudrojumu tik kuplā skaitā. Tālāk mūsu izgudrotāju dienu vadīs Elmārs Paltiņš. Paldies Aldim par atklāšanu. Tagad mēs nonāksim praktiskajā gultnē, bet vispirms es atgādināšu, kad Anders Palzovs viņš mūs uzmundrināja ar vārdiem, kad nākotne ir mūsu pašu rokās, mūsu idejās, mūsu izgudrojumos un to realizācijā. Un tagad es došu vārdu atklāšanas uzrunai profesoram Leonīdam Ribickim, Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektoram. Paldies, cienītās dāmas, godātie kungi. Almeistarkungs, visi cieņi. Tātad, protams, tas ir izcils notikums, šis sajiets un aktivitāte pat par sevi Latvijā. Un viss, kas tālāk tiks runāts un uz kā balstās tie vārdi
Un tie procesi, ko mēs saucam par inovācijām un jauno tehnoloģiju pārnesi un ieviešanu un uz zināšanām balstīt ekonomiku, tas viss ir, tā viss pamatā ir izgudrotāji un ne tikai individi, bet arī izgudrotāji kolektīvos un izmantojot modernu un ļoti tādu dārgu tehniku un tehnoloģiju, ko mēs pēdējos gados pat esam iepirkuši un esam kļuvuši jau konkurēt spējīgi arī pasaules zinātnes telpā. Protams, arī spējīgi daudz izgudrot tādas lietas, kas agrāk nebija iespējams, jo vienkārši trūkst materiālās bāzes. Runājot par RTU, Rīgas Tehnisko universitāti, ko es pārstāvu, un jau darbojos kā zinātņu prorektors 8. gadu, es gribētu teikt, ka mēs esam vērā ņemams spēlētājs šajā izgudrošanas lauciņā. Ja padomu laikos tas bija 200 līdz 250 autoru apliecības gadā, tad tagad, protams, tas ir daudz mazāk, bet tik un tā pagājuši gadu bija 30 mūsu patenti no Rīgas Tehniskās universitātes. Šogad jau ir ap 40. Ko mēs darām, ko tieši varbūt es daru šai jomā? Mēs organizējam tādus projektu konkursus, kur pieteicējs sola pieteikt patentus savu pētījumu rezultātā. Un tas viņiem dod samērā daudz punktus kvantitatīvo novērtējumu sakarā un teiksim, varbūt tas izskatās diezgan primitīvi, bet tādā veidā veicinot šo te finansējumu piešķiršanu pētījumiem, mēs esam ieguvuši jau diezgan tādu stabilu patentu pieteikumu straumi. Un es domāju, ka to varētu arī turpināt nākotnē. Es pašās beigās pateikšu par to, kas mums tagad ir un kas būs nākošajā gadā, bet pavisam ātri. Un man ir prieks, ka šeit ir daži eksponāti no izstādes, ko mēs pirms pusotra gada norganizējām Rīgas Tehniskās universitātes Kaļķielas 1 pagraba galerijā. Leonardo da Vinci tātad pirms 500 gadiem jau izgudroja tādas lietas, kuras tagad vēl ir aktuāls un kuru koka modeļus un metāla modeļus var apskatīties šajā izstādē. Cerams, ka lielākā daļa jau tur ir bijusi un redzējusi kādi izgudrojumi, kā laika apsteidzis ir tāds ģēnijs kā Leonardo da Vinci. Un vēl ko es gribēju teikt, es ceru, ka Eiropas kopējais patents, droši vien Aumēstar kungs par to runās, gan jau drīz tiks ieviests, un tas arī, kur Latvija varēs pievienoties, tad, protams, tas prasa daudz lielāks līdzekļus, bet jebkurā gadījumā mūsu patentiem būtu jākļūst arī konkurēt spējīgiem, lai viņus varētu pārdot, es domāju, par Latvijas patentiem tieši, un kuriem būtu veikts tas PCT un tātad jaunuma meklējums un pārbaude. Vēl beidzot, pašās beigās, es gribēju tikai pateikt sekojošo, ka viss šis notiek laikā, kad ir mūsu šī tādi pasaules globālās krīzes ietvaros vēl sāsinājusies Latvijas ekonomiskā krīze, un mūsu premjeras runā, ka Latvijā ir zems darba ražīgums, ko, protams, nosaka inovācijas un jaunievedumu līmenis uzņēmumos, bet no otras puses zinātnei tiek atņemti, vismaz tagad plāno atņemt 4. daļu no finansējuma. Nevienā valstī, kurā ir arī krīze, kurā ir visdziļākā bedre, neviena valdība, nekad zinātnei un augstākā izglītībai naudu neatņem. Mums to tagad dara un samērā lielos apmēros. Un, protams, tas neveicinās nākošā gadā, ne nākošos 2-3 gados šo te izgudrojumu tālāku uzplaukumu un attīstību. Un es domāju, ka jāpauž arī pa dažādiem kanāliem un jāinformē varbūt mazliet nezinošie valdības pārstāvi, ka šādi ieekonomēt vienādi visās ministrijās principā ir absurda lieta.
Bet, neskatoties uz visu, es domāju, ka mēs esam tie, kas vismaz šeit sapulcējušies apņēmības pilni un galvenais arī spējīgi daudz ko izgudrot. Te arī mūsu būs izgudrotājs Labs kungs no Tehniskās universitātes, kurš stāstīs par savu pieredzi. Viņam tur ir pār pa 70 izgudrojumi. Mūsu Tehniskā universitātē ir vairāk, kam ir 150 un vairāk izgudrojumi. Cilvēki strādā, daudziem tas ir hobijs. Vēl gribētu pateikt, ka tāda patentu zinības ir obligāts praktiski priekšnemets visiem doktorantiem Rīgas Tehniskā universitātē. Viņi iziet šim kursam cauri un arī brīvās izvēles kurs tas ir maģistrantiem. Un pateicoties Eiropas Savienības struktūra fondiem, mēs esam pat izdevuši jaunas grāmatas, kas veicina šo te māku noformēt izgudrojumu un slēgt šo līgumu ar valsti, lai tiktu aizstāvēt savas jaunās idejas. Novēlu visiem veiksmi un ražīgu darba dienu. Paldies! Paldies Ribicka kungam. Atliek piebilst, ka viņš ir ne tikai iedrošinātājs organizatoriskā ziņā, bet ir liels izgudrotājs spēka elektronikas un enerģētikas nozareis. Bet tagad došu vārdu Aumeister kungam, Latvijas Republikas patentu valdes dibinātājam, kurš, kamēr viņš nāk, tā vēsture tāda, ka viņš pirmās mūsu krīzes laikā, neatkarības atjaunošanas laikā, iedrošinājās dibināt Latvijas patentu valdi, un šobrīd viņš ir tās direktors. Cienījamās dāmas, godējamie kungi. Man ir ļoti liels pagodinājums būt šodien kopā ar jums, un tas notiek tāpēc, ka es izsaku vissirsnīgāko pateicību iniciatoram, organizatoram Eglai kungam, nopietnam, vērtīgi izgudrojumu autoram. Viņa darbs pats par sevi ir pelnījis visaugstāko atzinību, un visaugstāko atzinību ir pelnījis tas, ka viņš ir spējis pēdējo 2 gadu laikā pulcēt ap sevi domu biedrus, izgudrotājs, lai šī domu apmaiņa stimulētu šo radošo procesu visplašākā spektrā. Par to viņam ļoti liels paldies, un arī par šodienas darbu, kura dēļ mēs esam šeit sapulcējušies. Es pateicos Ekonomikas augstskolai, Rīgas Tehniskai universitātei, citiem, kas šo pasākumu atbalstīja. Un man būtu ļoti liels prieks un vēlme, lai šis atbalsts, lai šī iniciatīva izplatās ar katra šeit klātesošā palīdzību, ar viņa domām, ar viņa ietekmi mūsu valstī. Jo, kā jau Ribicka kungs teica, visam pamatā ir novitātes. Uz novitātēm balstās tā vai cita tehnoloģija, tās vai citas konstrukcijas, un šīs divas rada jaunus produktus, rada to ekonomisko un materiālo bazi, kas nodrošina mums un kurai jānodrošina mums ar katru dienu labvēlīgāki dzīves apstākļi. Es domāju, ka tas, ka šeit ir tik daudz nākamās aiz mums, aiznākamās, un es domāju, es drīkst teikt, vēl aiznākamās paaudzes pārstāvji, tas liecina par to, ka radīsies Latvijā šī stiprā, radošā bāze,
kas dos mums nepieciešamo, valstī nepieciešamo ekonomisko pamatu valstī, konkurēt spējīgu produkciju, risinājumus un līdz ar to autoritāti pasaules kartē. Pagaidām paldies un sekmes jums! Paldies Aumēstar kungam! Un kā beidzamo atklāšanas uzrunā es gribētu aicināt Māri Ēlerta kungu no Latvijas Investīciju attīstības aģentūras. Viņš ir Zināšanu inovācijas sistēmas departamenta direktors, un pirms viņš uzliek arī savu prezentāciju. Tātad viņš uzreiz pēc atklāšanas runas ies savā stāstījumā, un tas būs par šo biznesa saikni ar izgudrojumu, kāda loma izgudrojumam ir biznesā un kā tur iekšā iet inovācija. Tā kā sākumā mums būs vispārīgs apskats par to, kā izgudrojums ietekmējas un sadarbojas ar inovācijām un ar biznesu, un tad mēs pāriesim pie šiem mūžīgiem jautājumiem, vai katrs var būt izgudrotājs un kā mums līdz tam ceļam aiziet, un nobeigsim mēs ar lielisku diskusiju par to, kāpēc mums vajadzētu apvienoties un dalīties pieredzē vienam ar otru. Tā, Ēlerta kungs. Tad, labdien, izgudrotāji, labdien, pārējie pasākumu dalībnieki. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vārdā es gribu novēlēt jums veiksmīgu darbu šodienas pasākumā un visā jūsu turpmākajā darbībā, kā arī veiksmīgu darbu izgudrotāju biedrībai. Paldies Elmāram Baltiņkungam un biedrībai Connect. Paldies Rīgas ekonomikas augstskolai par sadarbību šī pasākuma organizēšanā. Es gribētu teikt paldies arī izgudrotājiem, kas strādā pie saviem izgudrojumiem un bieži vien, varbūt pat iegulda ļoti lielas pūles, par to nesaņemot varbūt adekvātu atlīdzību pašā sākumā. Tomēr varbūt ir jādomā par to, kādam tad ir jābūt procesam tālāk pēc šī izgudrošanas, pēc izgudrojuma veikšanas, pēc izgudrojuma noformulēšanas. Jo viena lieta, protams, ir atrisināt kādu problēmu, un tas ir jūsu sasniegums, morālais gandarījums, bet, lai tas dotu arī kaut kādu materiālo rezultātu, tad ir jādomā, ko tad tālāk darīt un kas šo izgudrojumu izmantos. Tā, tā tad turbūt jau tad es gribētu ietu tālāk, varbūt pat pārāk nekavējoties pie visām šīm
lietām. Tātad tas, par ko es gribētu runāt, tad kā virzīties tālāk no izgudrojuma līdz reālai uzņēmējdarbībai, jo viena lieta, protams, ir, kā jau es minēju, ir šis izgudrojums, tā ir laba lieta, bet ir jādomā, kas tālāk ar to notiek. Tad, kas būs tie cilvēki, kas lietos jūsu izgudrojumu, kāpēc, lai viņi lietotu, vai jūsu izgudrojums atrisina cilvēku problēmu tādu, kas viņiem pašlaik ir un dod kādu labāku risinājumu, lētāku risinājumu, tad vai cilvēki būs gatavi maksāt par jūsu izgudrojumu. Faktiski šie ir jautājumi, kas ir jāuzdod šajā procesā, un tātad tie ir būtiski, lai jūs varētu tālāk atrast partneri,